Pasaka par sēklu, kas gaidīja. Kādā senā zemē dzīvoja maza sēkla, kura kaut kur dziļi zemapziņā zināja izaugt par lielu un spēcīgu koku. Katru dienu saulīte viņu sildīja, un vējš čukstēja, iedrošināja, lai viņa augtu, bet sēkla sacīja: varbūt ne šodien, varbūt vēl nav laiks, varbūt rīt. Tā sēkla gaidīja savu īsto brīdi, bet īstais perfektais brīdis tā arī nekad nepienāca. Kādu dienu putniņš lidoja garām, un viņš teica: ja tu nepieņemsi lēmumu un neuzdrīkstēsies augt, tu nekad neuzzināsi, kas tu patiesībā esi. Tad sēkla apzinājās, izdzina saknes, sāka asnot un izauga par spēcīgu, skaistu lielu koku. 14. jūnijā balvos tu varēsi uzzināt, kas tu patiesībā esi, kas ir tava dzīves misija, kas ir tavas aicinājums un kas ir tavs radošais spēka avots.